un viņi tērē to naudu pavisam kaut kādam izklaidēm. Viņi jau neatdod to naudu invalīdiem vai pensionāriem. Jā. Tavs viedoklis par to pašvaldību izlīdzināšanu. Tas ir ministra līmenī, protams, bet tev arī ir. Es domāju, ka nevajag izdomāt divriteni. Es uzskatu, ka visur ir jābūt pareizai motivācijai. Jā, bet tev 200 miljonus. Jā, bet tā pareizā motivācija ir par to, ka ja tu kaut ko labi izdari, tad tu nopelni, un tas pēļņi ir tavs rādītājs. Tad pašvaldības šobrīd nesaņem biznesa nodokļus vispār. Viņām nav ieinteresētības attīstīt tur ražotni vai vēl kaut ko, jo tas tikai rada troksni, iespējams kaut kādu nelielu piesārņojumu traucē pašvaldības iedzīvotājiem, tāpēc pašvaldības pamatā nodarbojās tikai ar veloceliņu un parku izbūvi. Tas viss ļoti skaisti, bet tas rada situāciju, ka faktiski ir pašvaldības, kuras ir pārvērtušās arī Pierīgā tikai pa guļamrajoniem. Es teiktu, ka būtu jāsekmē tieši uzņēmējdarbības attīstība tur, jo tad tur veidotos arī darba vietas. Un tad mazinātos sastrēgumi, tie, par kuriem mēs uztraucam, satiksmes problēmas tam līdz. Es pabeigšu. Un šis pašvaldību izlīdzināšanas vispār mehānisms, viņš jau ir kroplis savā būtībā. Viņš rada nepareizu motivāciju. Tev iedod naudu, un tu domā, es tagad gribu labāk dzīvot. Es tur uzceļu baseinu, es nopērku dārgu mašīnu. Tev jau neviens neko neprasa, un tā ir tā galvenā problēma. Un šāds te mehānisms jau nav unikāls tikai Latvijā. Viņš arī ir Vācijā. Tur savulaik pievienoja to Austrumvāciju. Ja? Arī tur tiek grūsts milzīgi daudz naudas, it kā attīstība tas nestrādā. Tāpēc, ka tev ir jārada mehānisms, kas ir raksturīgs cilvēkam. Cilvēks balstās uz tiem motivatoriem. Ja viņam vienkārši iedod naudu, tad viņš viņu notērē un viss. Ja? Un ja viņam tā nauda ir motivators viņu nopelnīt, viņam tiek dot iespēja, kā makšķere. Jā, bet mans jautājums tev bija kā finansu ministram, pieņemsim, nevis kā Rīgas mēram. Jā? Vai tas ir taisnīgi? Rīga ir vieta, kur brauc visu pašvaldību iedzīvotāji. Viņi brauc uz koncertu šeit, viņi brauc uz izstādēm. Jā? Tā pašā laikā Rīgai tiek noņemta nauda, kura tiek iedota pašvaldībai, uz kuru neviens nebrauc, izņemot viņus pašus. Restīvi, Rīgai papildus funkcijas, vai tas ir pareizi, ka ņem nost, teiksim. Es domāju, ka varētu uzbūvēt vienu tiltu vai vienu koncertu zāli, kur brauktu no visas Latvijas tie cilvēki. Jā, bet tad mēs uzreiz radītu disbalansu attiecībā pret pārējām pašvaldībām. Tev tā vietā šis te mehānisms būtu reformējams pilnībā. Un ir jādod pašvaldībām daļa no biznesa nodokļiem, kas tiek ģenerēti pašvaldības ietvaros. Un tad, kad šis te mehānisms iegriežās, mēs šo te izlīdzināšanas mehānismu pakāpeniski likvidējam. Es neesmu par to, ka tagad jāatņem kādam, jo tu jau tad nostādi cilvēks. Starp citu, daudz jau ārpus Rīgas pašvaldības, piemēram, Jelgava atrodas tāpatās uz bankrota robežas. Ja? Tur jau, jebkurā gadījumā, kaut kas jārisina, noņemot nos vēl vairāk, to problēmu tikai rada lielāk. Tas nav realistisks risinājums, vienkārši paņemt un ar cirvi nocirst un atņemt. Bet vajag iedot to makšķeri, un tad ej un to zivu pats noķer. Jā, un tad šajā kopsakarībā uzreiz jautājums ir, vai Rīgas pilsēta nāk pretīm uzņēmējiem un arī valsts, un kā tu redzi, teiksim, šo attieksmi pret uzņēmējiem, jā? Ne tikai ārzemēm, bet arī mazajiem uzņēmējiem. Es strādāju privātajā sektorā jau 20 gadus, un man darba specifika tāda, ka es arī konsultēju ļoti daudz citus uzņēmējus, un vismaz 20 gadus arī tādus, kas strādā Vecrīgā. Un visos šajos gados es esmu dzirdējis par dažādām lietām, pārmaiņām, un kādas ir tās problēmas. Ja? Un viņas ir diezgan vispārīgas. Piemēram, ja tu gribi uzcelt māju, ja, teiksim, man ir uzņēmējs, kurš ir būvējis māju gan Rīgai pieguļošā pašvaldībā, tā bija 12 stāvu milzīga ēka, gan arī viņš ir cēlis daudzdzīvokļu ēku Rīgā. Ja? Un kāda ir tā pieredze? Ja, pieredze ir tāda, ka tu aizēji uz Rīgas domi un visi tur ir draudzīgi. Tie cilvēki jau pēc savas būtības nav slikti, tie ierēģi. Bet ierēģi viņi nav īpaši sparīgi kaut ko darīt ātri. Viņi mēģina darīt to apdomīgi, ievērojot katrus punktu. Un tad ir tā, ka pieņemsim, ja tu Ādažos vai Mārupē aizēji uz pašvaldību, tad, teiksim, saskaņošana tev notiek, tev tur pretī sēž 2 cilvēki. Ar viņiem tomēr kā ar cilvēkiem tu vari ātrāk visu nokārtot. Kas notiek attīstības departamentā? Tātad, pirmkārt, jebkurš uzņēmējs, kas iet uz Rīgas pašvaldību, viņš zina,
ka darbojās tā sauktais negatīvā atzinuma princips. Tu zini, ka tev pirmajā reizē un arī trešajā un ceturtajā reizē, lai ko tu arī darītu, vienalga, cik tu censtos, tev būs negatīvs atzinums, un tu tiks pie pozitīva atzinuma. Kā tas notiek? Ir attīstības komitejas sēde, un tad savācās, jā, projekts ir smuks, bet, ziniet, jums tur šitajā vietā, tur ir viens elements, es pamanīju, es iedomājos, tur ir kaut kāds elements. Un to vajadzētu sakārtot. Un tad uzņēmies iet atpakaļ pie arhitekta, viņi, teiksim, saskaņo, izdara, paiet pusmēnesis, mēnesis, un viņš atgriežas atpakaļ uz šo te attīstības komiteju. Un pat cik attīstības komitejā sēž šie te ierēģi, tad pamostās nākamā, ierēdne, kura saka, jā, bet es te tā padomāju, ir vēl viena prasība, un tagad vajadzētu ievērot to, un tas notiek 3, 4, 5 reizes, un jebkuru projektu var saskaņot tikai pēc aptuveni gada. Un tu esi šausmīgi daudz iztērējis, jo tev ir dīkstāv, tev ir paņemts kredīts un tam līdzīgi, un tās ir ļoti liels summas, un ar to saskarās pilnīgi visi, tieši tāpatās arī privātajā sektorā. Un mans piedāvājums ir ieviest amerikāņu kāzu principu. Ja mēs skatāmies, kā svin kāzas, tur Hollywoods filmās, tad tur vienmēr uzdod jautājumu, vai kādam nav iebildes, kad šie cilvēki būs kopā. Un tad ir frāze speak now or never, vai runā tagad, vai turi muti. Un ar tiem ierēģiem, ja teiksim, es vadītu Rīgas domu, būtu tieši tas pats, viņi ir labi cilvēki. Bet, draugi mīļie, sagatavojieties, tā kā jūs ejat runāt pa projektu, izņemiet ārā uzreiz visu, kas jums ir iebildes, viens īsts saraksts, un tādā veidā tu var saīsināt šo te saskaņošanas laiku vairākas reizes par daudziem mēnešiem. Tā ir vienkārši lieta, ja? Un tie labie cilvēki, es domāju, sāks strādāt efektīvāk. Un otra lieta, ir diezgan daudzās sfērās Rīgas doma nodarbojās ar to, ka viņi speciāli bremzē kaut ko. Tāds piemērs šai sezonai, lai tu atvērtu vasaras kafejnīcu, piemēram, Malas dārs, tad tur ir tādas stelts, tie lietusargi lielie, ko dod alus ražotāji, tā ir tas reklāmas materiāls kopā ar savu produkciju. Viņi jau viņus visi ir nodrukājuši jau sen, jau tur pasūtījuši Polijā tā tālāk, viņš nāk lielos daudzumos. Rīgas doma šogad ir izdomājis, ka tas uzraksts uz tās teltiņas vai tur, viņš nedrīkst būt tik garš, cik viņš ir, bet viņam jābūt tur pa pāris centimetriem mazāk. Viņi ir izdomājuši, tāpēc, ka laikam tāpēc sabruks UNESCO ēkas. Viņi to ir izdomājuši, viņiem ir jaunas prasības. Un tad uzņēmējs, protams, iet pie saviem juristiem, maksā juristiem, tad viņi iet runāt Rīgas domu, un Rīgas doma pasaka, mēs jums atļausim uzsākt tagad to sezonu un sākt strādāt. Kā viņi pabeigt, to jau neviens vēl nezina. Un līdzīga situācija, piemēram, ir ar tie paši reklāmas stendi uzstādījuši, katru gadu kaut ko izdomā. Priekš kam? Es domāju, ka viņiem tur nav ko darīt. Un ja tev nav ko darīt, tad tu sapņaini sēdi un tu izdomā dažādas lietas, ko tu tiešām varētu šajā dzīvē pasākt un ar ko nodarboties. Un tā ir runa par birokrātiju. Un šādā veidā ir uztaisīta šī te valsts pārvalde un arī pašvaldības pārvalde. Un es uzskatu, ka viņi var ļoti viegli mainīt. Tur ir vajadzīgs tikai vadītājs, kurš iedveš citu elpu šajā visā procesā un liek strādāt savādāk, izmantot šos normatīvus nevis lai bremzētu, lai to izstiep milzīgā garumā, bet lai saīsinātu šos procesus. Un īstenībā Rīgas vadības galvenais uzdevums arī ir tur, ka tas politiskais vadītājs, viņš nosaka toni, kādā veidā, kas ir jādara. Precīzi. Es domāju, ka visi var pārliecināties, ka mums nebūs labāki kandidāti, teiksim, kas vadīs pilsētu kā Guntars Vītols.